Dažus gadus atpakaļ Rīgā un daudzās citās pilsētās par milzīgu nelaimi kļuva tā saucamo legālo narkotiku tirdzniecības vietu tīkla izveidošanās. Laiks gāja. Par upuriem šīm narkotikām kļuva arvien vairāk cilvēku, bet toreizējie likumi bija bezspēcīgi. 2013. gada nogalē tika izveidota tautas kustība Stop Drugs ar mērķi apkarot legālās narkotiku tirdzniecības vietas. Sākotnēji šī biedrība apvienoja ap 200 cilvēku, bet jau 2014. gada janvārī uz šīs tautas kustības bāzes tika reģistrēta biedrība Stop Drugs, kurā uz doto brīdi ir jau vairāk kā 1000 biedru un atbalstītāju. Mēs gājām ielās, mēs vērām šīs narkotočkas ciet visādiem līdzekļiem, tādiem kā mēs taisījām dzīvās rindas no cilvēkiem, stāvējām rindās un nelaidām, praktiski bloķējām to tirdzniecības vietu darbību. Šie paņēmieni bija miermīlīgi, nebija vardarbīgi, un otrs moments bija tas, kad mēs ļoti vērsāmies pie preses, vērsāmies pie masu mēdīju pārstāvjiem, kuri arī sacēla traci, lai pēc iespējas vairāk cilvēku saprastu, ka tur tirgo narkotiskās vielas, nevis vienkārši vīraku. Mums bija negaidīti labi rezultāti, tāpēc, kad mēs nedomājam, ka mūsu pusgada laikā izdosies aizvērt visas tirdzniecības vietas ciet. Un mūsu spiediena rezultātā tika pieņemts likums, tika šīs vielas nodēvētas ar likumu par narkotiskām vielām. Un tas ļoti palīdzēja, tāpēc, kad tādējādi arī policistiem tika atraisīts rokas. Aprīlī bija pieņemts viens tāds ļoti nozīmīgs likums, un otrs likums tika pieņemts 14. gada oktobrī, pagājušā gada beigās, kur vispār jau uz doto momentu šī jebkura psihoaktīva viela skaitās kā narkotiskā viela, un jebkura bīstama viela ir krimināli sodāma, un par jebkuru arī daudzumu gan lietotāji, gan tirgotāji tagad var viegli ielikt aiz restēm. Pirmais mērķis ir sasniegts. Ir novērsta situācija, ka tā saucamo spaisu tirgoja uz katra stūra. Šur un tur spaisa tirgoņi gan vēl parādās, bet tas vairs nav tik vienkārši nopērkams. Bet tagad ir parādījušies jauni veidi, kā tirgot. Tāpat arī narkotiskās vielas ir jaunas, taču tās vairs nav tik lētas un nav vairs tik viegli nopērkamas. Pats galvenais, ka nav vairs tā, kā agrāk tas bija, kad bērns nākot vai ejot uz skolu, ar somu savējo var pieiet pie šī narkotočkas vienkārši un par pusdienu vai par pusdienu saekonomēto atlikumu vai to atlikumu, ko vecāki viņam iedod kabatas naudai, viņš vienkārši iegādājās narkotisko vielu. Tāda situācija bija drausmīga, ar to situāciju mēs cīnījāmies un to situāciju mēs arī uzvarējām. Bet pats galvenais jauniešiem ir radīt izvēles iespēju, lai viņš atrod sevis realizācijai daudz veselīgāku un drošāku ceļu. Šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam pie jauniešiem, pie mūsu potenciāli bīstamās sabiedrības daļas, kas varētu būt iesaistīti šajā narkotisko vielu lietošanā un pirkšanā un meklēšanā. Tātad šī jauniešu daļa ir apmēram vecumā no 10 un uz augšu, līdz apmēram pilngadībai. Tā ir tā jauniešu daļa, kas mācās vidusskolā, kas mācās pamatskolās, pēdējās klasēs. Un ar tiem jauniešiem mēs runājam. Mēs braukājam pa skolām vienkārši. Mums ir šie bijušie lietotāji, kas bija savā laikā pamēģinājuši šīs narkotiskās vielas, kas ir sapratuši, cik bīstams viņas ir. Mums ir šāda veida lektori. Mēs paši esam izstrādājuši tādu lekciju, kurā viņi stāsta par savu pieredzi. Viņiem stāsta un bērns bērna valodu, vai pusauģu valodu vislabāk saprot. Pirmās minūtes, kad sākās efekts, bija ļoti smieklīgi. Likās jautri, viss kustās, griežās, interesanti. Un pēc tam sākās tāds, kā, es nevaru teikt, pilnīgi viss izmainījās. Sāk palikt ļoti nelabi no smiešanās, gribējās principā vēmt un likās, ka ne tikai tu vienkārši vēms, bet kad izvēms visu savus iekšējos orgānus, visu, kas vienkārši tev ir iekšā, kad tas viss tiks saplēs. Liels uzsvars tiek likts arī uz sporta pasākumiem. Biedrība Stop Drugs vasarā rīko dažādas sporta aktivitātes, lai parādītu uzskatām piemēru veselīgam dzīvesveidam. Par šiem procesiem ir līdzatbildīga visa sabiedrība. Atcerieties, ja jūs ievērojat kaut ko aizdomīgu, kas liecina par narkotisko vielu tirdzniecību vai to iegādi, tad noteikti ziņojiet sabiedrības kārtības uzturēšanas iestādēm, kā arī biedrībai Stop Drugs. Tie tūlīt atsauksies un iesaistīsies.
Biedrība Stop Drugs arī piedalījās filmas, kas veltīta bērnu drošībai filmēšanā, kā arī sniedza lielu atbalstu visam filmēšanas procesam. Īpaši aicinām arī jūs, vecāki, šo filmu noskatīties kopā ar saviem bērniem, jo tad varēsiet ne tikai pārunāt tiem svarīgas lietas, bet arī paši gūsiet noderīgu informāciju.